Sveiks, Mārcis! Sveiks, Andri! Es priecājos būt tavs mentors šajā Biofot projektā. Varbūt var mums izstāstīt, kas ir šī tehnoloģija, kas ir šis risinājums? Šis ir Durbis. Tas ir paredzēts kā jauna veida drons, kas ir balstīts uz pavisam inovatīvu piedziņas veidu. Un šis piedziņas veids ir veidots no 3 uz 1 līnijas izvietotiem korpusiem, kur priekša un aizmuguri ir aprīkot ar vītnēm. Un šīs vītnes ļauj viņam pārvietoties dažādās vidēs. Tas nozīmē to, ka Durbis var pārvietoties gan ūdenī, gan virs zemes, gan zemē, gan viskaut kur. Principā, jā. Sākotnēji mēs viņu realizējām apskatīt kā zemūdens transporta līdzekli, vai tas ir spējīgs radīt dzinējspēku zem ūdens. Bet vēlāk eksperimentos atklājās, ka tam piemīt amfibijas īpašības. Līdz ar to tas ir spējīgs arī pārvietoties iekšzemes vidēs, doties pa cauruļvadiem, piemēram, rakties viskaut kur līdz šaurās salās zem ūdens. Un tāpat arī bez nepieciešamības apgriezties var izbraukt ārā no šīs valsts. Vai strādājot pie šīs tehnoloģijas, tev jau šobrīd ir skaidrs, kāda varētu būt potenciālai pielietojumi? Tas varētu kalpot kā izlūkošanas drons zem ūdens, saglabājot savu slepenību. Nevienam nepamanīts, sasniegt mērķus, veikt kādas manipulācijas, detektēt kaut ko. Tāpat arī skatāmies civilās industrijas virzienos. Piemēram, naftas kompānijām ir ļoti sarežģīts cauruļvadu sistēmas zem ūdens, un tām ir nepieciešams arī monitorings. Dronām nebūtu problēmas pārvietoties gan cauruļvados, gan ūdenī, pateicoties tā lieliskajai manevrēt spējai. Tāpat arī pašvaldībās, piemēram, kanalizācijās vai arī ūdensvados detektēt kādus noplūdes avārijas mezglos un tam līdzīgi. Ja es iedomājos šāda veida autonomā sistēma, kad dodas veikt savu darbību, ir noteikti 2 lietas, kas viņai vajadzīgas. Acis, deguns, ausis, tātad sensori, un ir vajadzīgs kāds enerģijas avots, lai šis drons var autonomi tālu no cilvēka darboties šajās sarežģītajās vidēs. Tad kas ir šobrīd svarīgākais, pie kā jūs strādājat, lai ko attīstītu? Projektā ietvaros mums ir viena svarīga problēma, kas ir nepieciešams risināt. Uz doto brīdī drons ir kā radiovadāms, līdz ar to tam nav nekādas gudrās sistēmas iekšā. Mūsu mērķis projektā ir izstrādāt konkrētu vadības algoritmu, kas ļautu ar šo dronu operēt jau daudz advancētāk, bez traucējumiem. Tādā veidā piešķirot jau savā veidā smadzeni, kas dotu jau autonomas īpašības. Tālāk mēs to varam aprīkot ar dažādiem sensoriem, kā vizuāliem, kamerām, magnetometriem, jebkas, kas ir nepieciešams, veidot to modulāru, izveidot konkrētam pielietojumu mērķim.